Labrītiņ, labrītiņ, 6. jūnijas 2024. gads, rīts. Man atklāsme šorīt, kad cilvēks izlaižās, pilnīgi izlaižās. Viņš ir aizmirsis par Dievu. Un atnāk ciešanas. Ciešanas izārstē pilnīga uzticēšanās. Mans Dievs, lai notiek tavs prāts. Pilnīga atdošanās. Bet tāds varētu katru dienu, vai ne? Katru dienu beidzot, vai katru dienu uzsākot, vienkārši vēsties pie sava tuvākā. Kas ir savs tuvākais? Tavs radītājs. Tā ir vērts padomāt. Vai ir vērts slīgt ciešanās? Katram tās ir citādāks. Protams, bezizējas situācijā, ka cilvēks saprot, ka viņš tā, kā saka, darīs daudz šmucis, un kad viņš pilnīgi atdodās, pilnīgi uzticās, lai notiek tavs prāts, mans Dievs. Es atdodu tev sevi tavās rokās. Tā ir tāda sajūta, tā kā tu krist uz aizmuguri. Un tad var atnākt dziedināšana, bet pilnīgi 100% dziedināšana. Es jau esmu to pārbaudījis, un tā ir tiešām patiesība. Bet, es jau arī esmu parasts cilvēks, un ik pa laikam uztais kādu šmuci priekš sevī. Lai pēc tam atkal paskatītos, kur es esmu kļūdījies, padomātu, un teiktu, Dieviņ, piedod man. Es tagad mainīšos. Ir svarīgi, tā piedošana jau viņa nestrādā, ja tu neko nemaini. Bet tad, kad es pieņemu lēmumu mainīt, kaut ko teiksim, pie savu raksturu vai, kaut kādu attieksmi, tad nāk palīdzība, bet nedod Dievs, ja tu to nepildīsi. Tad tu iekritīsi smagās problēmās. Jo šo maiņas, teiksim, ja es gribu kaut ko mainīt, nevis gribu, bet es pieņemu lēmumu mainīt, es šo solījumu dodu savam sarkaņģelim. Un tur klausās arī citi eņģeļi. Dod Dievs, ja tas tā nebūs. To es negribu nevienam novēlēt. Tad būs tāds kritiens kā ārprāts. Tā kā mainīsimies, vienmēr pamainīsim kaut ko uz labāku. Labi? Veiksmīgu dienu jums! Un joprojām mans telefons ir +371 29 154 049. Es gaidu joprojām brīnums stāstus, kuri varbūt kādam ir notikuši, vai katram jau mums ir visādi brīnumi, man jau viņi ir īpaši daudz, kur ir izpaužās pilnīgi Dieva svētība un palīdzība. Ja? Un lai Dievs ir priekš mums, nevis kā tāds, no kura jābaidās, bet tāds, kas ir mīļš un tuvs, kuram mēs varam uzticēt savus problēmas, parunāties savā nodabā katru dienu. Un tad jau arī nāks svētība.